Čau, čau! Tu skaties raidījumu visai ģimenei Darām kopā. Šajā raidījumā mēs apskatām visādas interesantas lietas. Un šoreiz mēs apskatīsim šo zāles pļaujamo traktoriņu. Paskatīsimies, no kā tas ir uzbūvēts un kā tas darbojas. Tagad es jums pastāstīšu, no kā traktoriņš ir uzbūvēts. Tātad, ko mēs redzam priekšā? Priekšā mēs redzam divas lampas. Mums ir actiņas, bet traktoriņam ir lampas. Lampas mēs varam ieslēgt, un tādā veidā mēs redzam tumšajā laikā, lai redzētu, kur ir jābrauc un kur jāpļauj zālīte, vai arī vienkārši jātiek mājās. Tā, slēgsim lampas ārā. Tā, ko mēs redzam šeit? Šeit mēs redzam divus ritentiņus. Mums ir kājas, bet traktoram ir riteņi, un šie divi riteņi ir paredzēti stūrēšanai, lai traktors varētu pagriezties pa labi, kad pagriežam stūri pa labi, vai traktors varētu pagriezties pa kreisi, kad pagriežam stūri pa kreisi, vai arī vienkārši iztaisnojam riteņus, tādā veidā traktoriņš brauks uz priekšu, vai arī uz atpakaļ. Tā, ko mēs redzam vēl šeit? Tātad šeit mēs redzam šādu pedāli. Kā jums liekas, kas tas varētu būt par pedāli? Pedālim ir bultiņas uz priekšu un uz atpakaļ. Tātad, kad mēs nospiežam pedāli uz priekšu, traktors brauc uz priekšu, kad mēs nospiežam uz atpakaļ, traktors brauks uz atpakaļ. Es jums to tagad varu nodemonstrēt. Tā. Sākumā iedarbināsim traktoriņu un skatāmies, kas notiek, kad nospiež pedāli. Tātad, nospiežot uz priekšu, mēs braucam uz priekšu, nospiežot uz atpakaļ, traktoriņš brauc uz atpakaļ. Tas būtu skaidrs, ja? Ko mēs redzam šeit? Šeit mēs redzam kloķi. Kā jums liekas, kam kloķis ir paredzēts? Šis kloķis regulē zāles pļaušanas augstumu. Tātad, ja kloķis atrodas šajā pozīcijā, tad nopļautā zāle būs garāka. Ja kloķi mēs laižam lejā, tad zālīti mēs nopļausim pavisam īsu. Tas ir atkarīgs no tā, kur mēs pļaujam. Ja mēs pļaujam jau vietā, kur ir daudz pļauts, tad mēs izmantojam zemāko pozīciju un pļaujam ļoti īsu zālīti. Ja mums ir pēkšņi liela pļava, kur ilgi nav pļauts, mēs nevaram uzreiz pļaut īsu zālīti. Mums ir jāsāk ar garu zāli. Un tāpēc mēs izmantojam šo kloķi, lai regulētu zāles augstumu. Tātad pavisam īsi šis kloķis ir paredzēts, lai regulētu, cik garu zāli mēs nopļausim. Skatāmies tālāk. Tātad, ko mēs šeit redzam? Šis ir tas pļaušanas mehānisms. Šeit mēs redzam siksnu, rullīti, un šeit apakšā ir lielie asmeņi. Tur mēs rociņas neliksim, bet mēs varam redzēt, ka tur ir liels asmenis, kas nopļaus zālīti. Tad, kad traktoriņu iedarbināsim. Lai nodemonstrētu jums, iedarbināsim traktoriņu un paskatīsimies, kā tas notiek. Sākumā mēs traktoru vienkārši iedarbinām. Redzat, jā? Nekas nenotiek, zāle netiek pļauta. Bet, kad mēs pavelkam speciālu kloķi, redzam, jā? Rullītis sāk griezties, rullīti griež siksni un apakšā asmeņi arī sāk griezties ar ļoti lielu ātrumu un nopļauj zāli. Tagad es jums nodemonstrēšu, kā tas notiek. Palaidīšu tagad bloķi uz leju. Tādā veidā mēs pļausim ļoti īsu zālīti, jo šeit jau ir iepriekš nopļauta zāle. Un pabraukšu nedaudz uz atpakaļ, lai jūs redzētu, kā zāle pļaujās. Redzat? Šeit sāk ārā lidot zālīti. Redzam.
tā kā šeit tiek regulāri pļauts, zālīte ir īsa, un tāpēc mēs nevaram redzēt, ka ļoti daudz zāle lido ārā. Bet vietā, kur zāle ir gara, tur zālīte lidot ārā ļoti daudz. To mēs jums vēlāk noteikti parādīsim. Tātad vēlreiz, jūs sapratāt, ja, kā darbojās šis mehānisms. Griežās motors, kurš griež siksnu, kura griež rullīti, un apakšā ir asmeņi, kuri griežās un tādā veidā nopļauj visu zālīti. Tā, tagad paskatīsimies, kas ir traktoriņam otrā pusē. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam vāciņu, kuru var atskrūvēt. Un ko mēs šeit lejam iekšā, kā jums liekas? Protams, traktoriņam nepieciešams benzīns, lai tas darbotos. Mēs ēdam ēdienu, bet traktoriņš izmanto benzīnu, lai darbinātu šo lielo motoru. Motors darbojās, traktoriņš brauc uz priekšu un nopļauj zālīti. Tā, redzam, ja? Motors ir liels un spēcīgs. Tā, vērsim ciet priekšējo pārsegu, skrūvēsim korķīti atpakaļ un skatīsimies, kas vēl mums ir šajā traktoriņa pusē. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam tādu kā pedāli. Tātad nospiežot pedāli, nekas nenotiek. Šis pedālis ir paredzēts drošībai. Tikai tad, kad tas ir nospiests, mēs varam traktoriņu iedarbināt. Redziet, tagad es griežu atslēgu un nekas nenotiek. Bet, nospiežot pedāli, pagriežot atslēgu, traktoriņš iedarbojās. Kas mums ir šeit? Izskatās kā lāde. Varbūt tā ir noslēpuma lāde. Paskatīšos, kas ir iekšā. O! Iekšā ir ābols. Nu brīnišķīgi. Varēšu to apēst pēc pļaušanas. Likšu tagad atpakaļ un skatīšos, kas ir tālāk. Tā, ko mēs šeit vēl redzam? O! Riteņi. Milzīgi riteņi. Kā jums liekas, kam tie paredzēti ir? Šie riteņi ir tie, kas stumj traktoriņu uz priekšu. Tātad ar priekšējiem riteņiem mēs stūrējam, bet aizmugurē riteņi stumj traktoru uz priekšu. Mēs redzam, ka šeit ir ventīlis, kurā jāielaiž gaisu. Un kad gaiss ir ielaists, tad mēs varam braukt un pļaut zāli. Redziet, jā, riteņi ir ļoti lieli un ļoti spēcīgi. Tā, skatāmies, kas mums ir tālāk. Nu, ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam sēdekli. Sēdeklis ir liels, ērts, un tajā sēžot var nopļaut ļoti daudz zālīti. Redziet, sēdēt ir ērti. Tīrais prieks. Tā, skatīsimies tālāk. O, sēdeklis kustās. O, kas mums ir šeit? Kā jums liekas, kas tas varētu būt? Tas ir akumulators. Tas nepieciešams, lai varētu traktoriņu iedarbināt un pļaut zālīti. Tā, es jau jums būšu izstāstījis gandrīz visu par šo traktoriņu. Vēl tikai palicis ir šis te panelīts, stūre un pāris kloķīši, kurus tagad arī jums nodemonstrēšu. Tā, šeit mēs redzam kloķīti. Kā jums liekas, kam tas kloķītis ir paredzēts? Tas ir ātruma kloķis. Tātad, tagad es iedarbināšu traktoru. Un jūs dzirdēsiet, kā mainās skaņa. Dzirdat? Tādā veidā mainās traktora braukšanas ātrums. Šeit mēs redzam aizdedzes atslēgu. Tā ir atslēga, kas paredzēta, lai iedarbinātu traktoru. Tātad nospiežot drošības pedāli un pagriežot atslēgu līdz galam, traktoriņš sāk darboties. Nu ko, esam apskatījuši traktoriņu, esam sapratuši, no kā tas ir uzbūvēts un kā tas darbojās, bet tagad ir laiks pienācis pašam svarīgākajam – zāles pļaušanai. Braucam uz pļauju!
Tā, esam atbraukuši pļavā. Pļava ir liela. Daudz darbiņa būs priekšā. Tā, kas mums ir jāizdara? Tagad mums ir jāiedarbina asmeņi. Kā mēs to darām? Tātad šeit ir tāds kloķīts, kuru mēs paraujot ieslēdzam asmeņus. Jūs redzat, ka asmeņi griežās un griež zāli un met ārā tur. Mazliet pabraukšu uz priekšu. Redzat, vai ne? Zālīte tiek nopļauta. Varam arī pabraukt uz aizmuguri. Vēl nodemonstrēšu. Redziet, tur zālīte ir gara. Un tagad es iebraukšu iekšā. Un kas aiz mums paliek? Nopļauta zālīte. Aiz mums viss paliek tīrs un nopļauts. Tagad es pabraukšu nedaudz uz aizmuguri. Un došos uz pļavu. Aiziet! Tā kā pļavā zālīte ir mazliet īsāka, tad es uzreiz palaidīšu asmeņus nedaudz zemāk. Un atkal mēs varam redzēt, kā zālīte nopļautā nāk ārā pa šejienu. Priekšā mums ir gara zāle, aizmugurē paliek pavisam īsa.
Tā kā šeit zālīte ir garāka, mēs paceļam asmeņus nedaudz uz augšu. Savādāk tiem būtu ļoti grūti nopļaut šo zāli, jo zāle ir gara. Un atkal mēs griežamies un nopļausim šo garo zālīti, kas šeit ir. Un braucam atpakaļ uz pļavu. Redziet, cik gara zālīte. Tūlīt pārbrauksim pāri un zāle tiks nopļauta. Redzam, zāle ir nopļauta. Un varam turpināt pļaut šeit. Bet šeit mums ir jānolaiž asmeņus zemāk, jo šeit jau zālīte pat pa sevi ir īsāka. Tā, un atkal pļaujam. Šeit mēs ļoti labi varam redzēt atšķirību. Priekšā redzam, kur ir nopļauts un kur vēl nav nopļauts. Pa labi mēs redzam, ka ir nopļauts, un pa kreisi mums vēl tikai jāpļauj. Turpinām pļaut. Arī aizmugurē redzam nopļauto daļu un nenopļauto daļu. Ļoti svarīgi ir visu laiku braukt taisni, lai nesanāk līkumi un nepaliek vietas, kur zālīte nav nopļauta. Tāpēc ar pļaušanu nevajag steigties. Atkal pagrieziens pa kreisi. Un šeit mēs atkal redzam, tur jau ir nopļauts, šeit vēl tikai jāpļauj. Tā kā šeit zālīte ir nedaudz garāka, mēs paceļam asmeņus nedaudz augstāk, lai traktoram ir mazliet vieglāk. Kā jau iepriekš stāstīju, ar šo pedāli mēs regulējam virzienu. Nospiežot uz priekšu, traktors iet taisni. Nospiežot uz atpakaļ, traktors brauc uz atpakaļ. Un griežamies pa kreisi. Redziet, kā strādā stūra. Pa labi, pa kreisi traktors iet. Bet mums jābrauc ir taisni, tāpēc es pabraukšu nedaudz uz aizmuguri un turpinu braukt taisni ar nelielu pagriezienu pa kreisi. Redzam, cik bagātīgi zālīte tiek mesta ārā nopļautā. Kura pēc kāda laika izveidos tādu kā sūniņu.
šodien ļoti laba diena priekš pļaušanas. Laiciņš ir labs, silts. Zālīte ir paaugusies. Un atkal, šeit mums priekšā ir gara zāle, varam redzēt. Atkal mēs paceļam asmeņus maksimāli augstu un pļaujam garo zāli. Griežamies un redzam, ka priekšā arī ir zāles pudurs. Tur mums arī būs nepieciešams, lai asmeņi būtu maksimāli augsti, savādāk motoram ir ļoti grūti. Un braucam iekšā zāles pudurī. Redzam. Kā mēs redzam, ar traktoriņu zālīti var nopļaut ļoti ātri. Lēnā garā tuvojamies jau beigām. Redzam, ka tur jau ir nopļauts, šeit vēl ir jānopļauj. Griežamies pa kreisi. Un redzam, ka pavisam mazi palicis. Jo mēs jau atkal griežamies pa kreisi. Mēs jau no šejienes varam redzēt otru pusi, kur jau ir nopļauts. Tas nozīmē to, ka vairs nav palicis daudz. Bet vienalga, darbiņš jāizdara līdz galam. Tā, esam nonākuši līdz pļavas malai un atkal griežamies un braucam atpakaļ. Redzat, aizmugurē jau viss ir nopļauts. Un atkal griežamies pa labi. Es atvainojos pa kreisi. Un atkal griežamies pa kreisi. Redzam, cik daudz zālīte nāk ārā.
Tas nozīmē to, ka traktoriņš ļoti labi pļauj to. Tur mums ir palicis pavisam neliels zāles pudurīts. Tā. Un tas mums noteikti ir jānopļauj. Redzam, tur ir nopļauta zālīte, šeit ir neliels puduriņš palicis. Tam mēs pārbraucam pāri un puduriņš ir nopļauts. Tā, pavisam nedaudz mums ir palicis. Jau mēs redzam abas puses nopļauto pusi un nenopļauto pusi. Tātad šeit mēs redzam, ka ir pavisam maz palicis. Redzam tādu kā blāvāku zālīti pa labi, blāvāku zālīti pa kreisi un pa vidu ir zaļa zāle. Tā mums ir jānopļauj. Vai, nu gan mēs esam kārtīgi pastrādājuši. Gandrīz visa pļava ir nopļauta, palicis pavisam nedaudz. Tā. Droši vien, ka nepieciešama neliela atpūta, bet pirms tam, nu redzējāt, ja? Kā traktoriņš darīja savu darbu. Lielie riteņi aizmugurē stūma to uz priekšu. Asmeņi, kas šeit apakšā ir, pļāva zāli. Zāle šeit lidoja ārā. Mēs redzam, ja, ka gandrīz visa pļava ir nopļauta. Tālāk augstumu mēs regulējām ar šo te augstuma regulātoru. Vietām zāle bija garāka, tur mēs viņu pacēlām augstāk, lai motoram nav tik liela slodze. Tur, kur zālīte bija īsāka, tur mēs palaidām asmeņus zemāk. Tātad tur zālīte nopļāvās īsāka. Tā. Tātad ar stūri mēs stūrējām, griezām pa kreisi, griezām pa labi, tur, kur bija nepieciešams, tur, kur vajadzēja. Un ar pedāli es regulēju virzienu uz priekšu un uz aizmuguri, kur tas bija vajadzīgs. Tā, nu gan es došos apēst kādu ābolu, pēc tam pabeigšu pļaut pļauju, bet ar jums tiekamies nākošajos raidījumos. Atā!